Jā, mašīna. Mēs apsēžamies blakus, un stūri ir otrā pusē. Tas ir pilnīgs kosmos, kaut kas interesants, es sēžu vadītāju vietā. Benzīntanks, vecās mašīnas. Хорошая машина, Ольга. Piedzīvojums sākās, mums mašīna ir, bet saimnieks atstājis ir atslēga iekšā. Un tagad mēģināsim to mašīnu atmūķēt vaļā. Ja izdosies, tad mēs brauksim, ja nē, tad, tad nē. Un vēl ir interesanti, kad vakar man gribējās iekāpt šoferu vietā. Jo viņiem ir pa labo pusi arī. Volga. Tas ir kaut kas interesants, pārējie normāli. Viņiem ļoti daudz Opeļi ir, jā, un ļoti daudz Japāņu, pareizi. Jā. Bet nenormāli maz ir Audi. Nevienu francūzi vēl, ne Volkswagen arī, jā, nevienu francūzi neesmu redzējis. Bija viens Peugeot. Bija viens Peugeot, jā. Bija viens Peugeot, jā, un tik, kā 3 Volkswagen ir redzēt. Un jā, Mercedes viņiem ir cieņā laikam, jā. Mercedes, BMW. Un BMW, jā. Honda ir tik daudz. Honda ir daudz. Mēs braucām ar ko? Mums bija Mazda. Mazda, jā. Atkal Honda iet, jā. Opels. Jā, te arī Honda otrā pusē stāv. Opels. Un tā mēs varētu skaitīt. Arī Opels. Aiz Opeļa Opels, kaut kā tā. Vau, beidzot pirmais Fiats, nopietni. Un nesen redzējām arī vienu Renault. Ir Fiats Gruzijā. Bet tiešām ir daudz Toyotas, daudz Opeļa, daudz Subaru. Jeep ir. Merši, Hondas, jā, un kas vēl? Chevrolet arī viņam ir. Chevrolet, jā, Ford, paretam kāds Fords. Chevrolet, bet Mitsubishi, bet francūši tiešām un itāļi nav. Esam nonākuši kaut kādā ieliņā. Otrā pusē tiltam, kur mēs dzīvojam. Viens no nedaudzīgiem Audi. Tur stāv dubļains tāds, jā. Mitsubishi, Opels Classic. Šeit Mers. Man liekas, ja tas normāls čals, šeit tev ir jābūt Mersim, jā. Ja tu netik normāls čals esi, tad ok, tad tā ir Toyota, jā. Un ja tu tāds vidējs, tas Chevrolet vai Opels, jā. Bet ja tu... BMS arī viņiem top. BMS arī tops, jā, bet BMS laikam ir baigarasnis. Bet ja tu neesi nekas, tad Volkswagens kaut kāds tur strunts tev jānopērk, jā. Un Volvo. Lexus arī teipas. Lexus, jā, Lexus jau zem Toyotas ir. Bet vecīt, Volvo nav šeit. Jā. Un neesmu nevienu redzējis. 2 dienu laikā. Man liekas, ka Volvo viņiem laikam, viņi nemāk viņu izrunāt vai kā. Es nepērku. Es tiešām nezinu. Šī tas ir normāls tunings mašīnai. Ritens nedara pārrupcaurums. Apsēties kāds rozā Mitsu, un aiz rozā Mitsu ir veci rozā Fords. Un tur sarkans Honda. No rīta mēs redzējām itāļu mašīnu. Beidzot arī francūzs ir Citroen C3. Nopietni. Neviens tas cits nav. Viss kaste ir, bet francūzs šitas ir pirmais. Bija viens Renault. Bet, ok. Otrais francūzs. Tā viņi te brauc. Kāds kaut kur apstājās, šitie vispār nesaprotam apstājušies tur. Nekā stāv. Interesanti.
Trešajā dienā mēs atradām, kad ir arī Alfa Romeo. Vienīgais visā Kutaisi. Un blakus ir Fiats. Jā, tad 3 itāļu mašīnas mums jau ir atrastas. 3 itāļi. Tāda aparata. Mini vāģīts. Un Nissanam to izpūtē. Nissanam? Jā. Bet šitien arī ir tie ātri noņemamie buferi, kas ir interesants variants. Kāpēc tam Sparku? Nissans iesvapojas iekšā V8 noteikti. Patiesībā šī ir viena no diezgan populārām Gruzijas mašīnām, pareizi. Tas ir Opels, Opel Astra. Dažādākās versijās. Viņas ir apkrāsotas, viņas ir piečinītas. Viss notiek. No Opel. Šī ir Vectra, jā, sorry. Ilgi neesmu redzējuši. Šī ir Vectra. Astra arī kaut kur redzēju. Bet, nākošais populārais ir Mers. Dažādāk Merši. Un vēl pie Gruzijas braukšanas īpatnībām šī vienvirziena iela. Vienvirziena iela laikam ir... Kāpēc viņa varētu būt vienvirziena iela? Priekš ārzemniekiem, jā, cāk nav variantu. Nu, es nezinu, kāpēc viņi domāt. Bet, jā, un te arī viens modīgs ir, tā ir taisīts bufers. Jā, vienvirziena iela priekš ārzemniekiem, jo neviens, viņiem laikam nemāc tādas zīmes. Sams automobils Toyota Aqua stūra otrā pusē mums arī šitāds aparāts nav. Vietējie hip-hop čalie izmalc, un šitam ir 3 spoguļi, interesants tāds japāņu versija arī. Stūri ne tajā pusē. Nu jā. Kārtējais Opels, jā, šitas atkal brīva degviela, un te laikam, jā, visi viņi tādi bišķiņi apburzīti no visām pusēm ir. Bet, tā kā mēs šeit neesam baigi redzējuši nevienu krešu, vai ne? Jā. Mers klasika. Nākošais Mers. Un klasika Opels. Sadaram, kas būs nākošā mašīna. Es teikšu Toyota. Kā tu domā? Jā, Toyota. Toyota, nākošā Toyota. Sagaidām nākošo mašīnu, kas brauks pa ielai. Ui, nē. Nav Toyota. Nē, tas ir Mers. Tas ir Mers. Neizšķirs tātad, neviens nav neuzminēja. Toties nebija Toyota. Vinējām patiesībā, jo Toyota bija pirmā, Mers atbrauc bišķiņ vēlāk. Un tas ir policijas vāģis. Policijas vāģis, un šis ir policijas iecirknis. Tikko atzīts no Vācijas. Tā, policijas. Jo tā nav slimības oksis tranzīta numurs. Jā. Un šitas lielais ir tur, turīgākais čals no kalna ved savu ģimeni vakariņās. Tas zilais, jā. Lai arī ir, ir. Un kādai Teslai diezgan daudz ir hibrīdi, bet pārsvarā tie ir vai Priusi, vai ne, Prius, jā. Kāda Zoja ir bijusi? Ne, Zoja nav, tas ir Renault, bet Leafs, jā. Fiats. 5. Fiats. Ko tā īsi? Nekādas problēmas. Bērns un tur visi ģimeni sēž priekšā. Tā mēs mēģinām šķērsot ielu. Ejam te gar malu. Kas tas ir? E36, ne? Nē, Mers kaut kāds.
tas ir. Viņš uzsila turbīnu. Ir arī šādas mašīnas ar foršu numuru zīmi, turī. Bet, nu tas ir vecums. Fiat Turbo, bet apsies, kā šitas to GT nometas ir. Vienkārši ielas vidū. Fiat Turbo. Un tur ir kaut kas, jā. Tur cilvēks sagatavojies ritīgi maukt. Snorkels uzlikts. Jā. Te ir ekstra lūpas pielikts klāt. Kas mums vēl šeit interesants ir pāriet tā kā tāds standartiņi, vai ne? Jā. Ja žurku esi redzējis? Es neesmu nevienu žurku redzējis. Nē. Žurku nav, ne? Tas čalsties viņiem sālīt ceļu, iespējams žurkas sarūsējuši. Klasiskais remonts, jā, ātri noņemamo priekšiņu. Kraus kaste ir uzķūnējis. Normāls offroad buferīts. Spoilers. Arī apušā mainīs kaut ko. Jā. Čērsošana ir diezgan ekstrēma. Ir jāskatās līdzi. Var paveikties, var nepaveikties. Man liekas, ka viens apstājas, pārējā arī stāsies. Nu jā. Bet ar arī nestāsies. Ir arī pa kādai ogai. Maserati. Blakus Opeļam un vecajam Mercedes. Rainers ieraudzīja Volgu, viņš nekad tādu nebija redzējis. Es viņam pastāstīju, kas tas tāds ir. Un šitas tāds diezgan papultas eksemplārs dzīvu redzējis. Bet, nu, dzīvu Volga, gan jau kāds brauc ar viņu. Tā ir viņiem garaža uz ielas. Es iešu iekšā. Šitā te maziņa. Un te brauc ārā mašīna. Vajag lielu aparātu nevar. Nu, augstumā nevar skaties. Nāc, nu, nostājies pie tā. Nu, tā tad, nu, kaut kāds 1,85 m iet iekšā. Ja nepalecās uz sliekšņa. Nē, nu, patiesībā jau tad BMW var iebraukt. Jā. Labs Hyundai ar izpūtēja turbo. Ideāla mašīna. Bet interesanti, kas tur zem kaputa ir, ne? O, pirmais sābiņš arī. Nu, pie mums šitas apskat neiziet. Es to uzfilmēšu. Nu ir. Bet kas ir kāds salons? Nu 24. 21. Volga vecā. Nu, beņķi toši nav ordināli. Beņķi nē. Matēns? Pirmā žurka Gruzijā. Šī ir tāda pasīt. Nu, bet apsties šitā ir smuka. 4 dienu laikā pirmā žurka. Skaties, kāds salons ir individuālais. Laikam sanāca kontakts. Sabojāja flīžveikals.
Šitās te šrots te ir kaut kā 3 km garumā. Katra darbnīca ārda pa kādai mašīnai ārā.